Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien manā video būs stāsts par to, kā es adīju jaku lielam vīram, bet nodiju vesti. Tātad mana adītā jaka lielajam vīram, kā es pats par šo darbu teicu, diemžēl jaka ir apstājusies adīšanā, un šodien pastāstīšu, kas tad ir noticis un kāds būs šīs te jakas liktenis. Tātad adu jaku, vīriešu jaku izmērs 54. izmērs, tātad nav tāds no mazajiem. Un kas tad ir noticis? Tātad var pateikt uzreiz, kā es esmu nepareizo konstrukciju, nepareizo piegriezni izvēlējusies šim te darbam. Tātad jaku es adīju, šis ir šūtais darbs, atsevišķi vienu gabalu priekšpusi nodīju, otru mugurpusi, pēc tam iešuvu rāvēslēdzēju, šo te piedīju klāt stāvu apkakli, tikai vēl jāpieketelēra. Un pēc tam bija doma jau pa rokriņķa līniju uzņemt šos te valdziņus piedurknē un pa apli jau piedīt klāt piedurkni. Taču aizmirsu vienu ļoti būtisku lietu, ka pēc šāda principa var radīt izstrādājums tad, ja tie ir tādi, oversize, teiksim, ja tādiem pieguļošiem apģērba gabaliem šādi te piedurkni adīt pa apli, vienkārši pa taisnu līniju uzņemam valdziņus un adam šī te nolaidenā plecu līnija. Šāds te adīšanas veids tomēr nepārāk labi izskatās. Man vienu reizi jau tā ir bijis, kad es adīju sev, un šeit adot šo te vīru jaku ir tieši tas pats, kā adījums, izstrādājums ir pieguļošs, nav tāds oversizīgs, nav tāds brīvs, kad uzvalkam, tad šādi te adīt piedurkni nevar, jo vienkārši pēc tam ļoti neglīti izskatās. Un tā kā vīrs uzreiz teica, ka viņš negrib šo te jaku tādu brīvu, viņu vairāk viņš grib tādu, neteiksim, kā apspīlētu, bet pieguļošu, tad man vajadzēja adīt savādāk piedurknese. Vajadzēja izadīt rokriņķī šo te veidot noraukumu un adīt jau parasto, pleca garums, lai būtu parastais, nevis šis te nolaidenais, un piedurknes pēc tam adīt atsevišķi un iešūta. Tātad piedurknes adīt ar šo te nopaļoto galviņu, un tad iešūt atsevišķi šajā te rokriņķī. Diemžēl es tā neizdarīju, gribēju šo te vienkāršāko variantu, un, diemžēl, ļoti neglīti izskatās piedurkne. Piedurkne, kad uzvalk, šī te vieta izskatās ļoti neglīta, tāda kroka izveidojās. Vispirms es domāju, ka tā ir vaina piedurkne pa šauru. Es izārdīju, un tagad šis ir otrais piedurknes variants jau, ko es rādu. No sākuma man šeit bija kopā 96 valdziņi, tad tagad ir 112. Es paņēmu piedurkni platāku, valdziņus vairāk, šo te līniju dziļāku, Bet, diemžēl tieši izskatās tieši tāpatās, tikai tā piedurkne ir tāda platāka, bet kopskats nav labs. Un tātad, ko es nolēmu? Es nolēmu, ka šī nebūs visi jaka, bet būs veste, jo tagad visu ārdīt ārā un veidot šeit šo te noraukumu, un tad adīt jau normāla, garuma plecu līniju. Es vairāk nedarīšu, jo tad ir jāārda ārā rāvēslēdzējs, visu apkakli jāārda nost. Un ko tad es nolēmu? Es nolēmu, ka šī būs nevis jaka ar rāvēslēdzēju, bet būs veste. Tā mēdz arī būt. Nav vienmēr tā, ka mēs tikai adam un viss ir ļoti jauki un viss ir ļoti skaisti. Diemžēl šādam lielam darbam arī ir notikusi šāda te nepareiza konstrukcija izveidota adījumam, bet tas nenozīmē, ka es tagad vairāk neadīšu izstrādājums darbus lieliem vīriešiem, lielos vīru izmērs. Nē, man jau ir nopirkta dzija otrai vīru jakai, vēl nedaudz lielāks izmērs būs vajadzīgs, taču tur jau es esmu izdomājusi, ka es adīšu, vispirms ir jāizveido piegriezne uz papīra, liela piegriezne, tieši tāda, kāda ir vajadzīga, un tad ir jāda un visu laiku jāliek klātu
Šis te adījums pie piegrieznes un jāstāsta, kur ko noraukta. Un otrā vīra jaka, ko es adīšu, noteikti būs, ka šeit rokriņķī būs izveidot šis te noraukums. Tātad plecu līnija beigsies kaut kur šeit. Un piedurknes attiecīgi tiks adītas atsevišķi, nevis pa apli, veidojot tieši šo te noapaļoto piedurknes galviņu un iešūtas. Man ir žurnāli adīšanas arī. Tiesa, tie gan nav tādi pēdējo gadu žurnāli, bet tā pamat piegriezne vīriešiem, tā moda arī nemainās, tā kā sievietēm varbūt, jā. Un jāuzstājas piegriezne ir un tikai tad jāturpina. Jāsāk adīt jaka. Tā, tāds, diemžēl, ir stāsts par šo te jaku. Tā kā izārdīšu tagad atkal šo te piedurkni, sašūšu sānu, otru daļu. Un adītās lielās vīru jakas būs vienkārši adīta veste. Vīrs piekrita, jā, ka viņš arī vestes valkā, un tad, kad būs tāds vēsāks laiks atkal tuvosies, jā, tad jau arī šo te jaku arī varēs valkāt. Viņam ir tāda darba specifika, kā saka, jā, ka viņš var uz darbu staigāt šādās te adījumos. Tā kā pielietojums šim darbam noteikti būs. Tātad vēlreiz parādīšu, no kādas dzīs, tātad es adīju šo te jaku, savienoju divas dzijas, Yarnart Cotton Soft, dzijas sastāvs šeit ir 55% kokvilna, 45% akrils un metrāža 100 gramos 600 metri. Un šai dzijai krāsas numurs bija 49, un klāt pievienoja tātad šādu te Klipan saules dziju, un izveidojās šāds te nedaudz tāds viegli melanžēts adījums, ļoti, ļoti labi izskatās tāds dabīgs krāsas adījums, nav nekas tāds kliedzošs, bet diemžēl nepareizā šī te konstrukcija. Tātad adīju 5 valdziņi labiski, 1 valdziņš kreiliski, adats numur 3,5. Tātad sānu daļā, tur, kur es sāku adīt piedurkni, es jau biju sašuvusi šo te darbu. Un šādi izskatās vīle, šūšanas vieta. Izskatās, manuprāt, ļoti labi. Pat nevar pateikt, ka tas ir šūts darbs. Un tagad sašūšu tātad otru mugurpusi un priekšpusi. Un adītā veste būs gatava. Jā, vēl jāpieketelē būs šī tā, asums pazuda, jāpieketelē šī te apkakle. Tā, un pie reizes tātad parādīšu, kādu tad dzija man ir otrai šai te vīru jakai, ko adītēm. Nākošā tātad jaka būs, kur es adīšu jau no 3 dažādas krāsas, vairāk krāsas dzīs tiks savienots kopā. Adījums tātad priekšpuse un mugurpuse būs 3 dažādas krāsas, tādas pārējas veidosies. Tātad šī te zilā dzija, Klipan saules dzija būs kopā ar šo te Cotton Gold dziju, tāds nedaudz melanžēts adījums. Tad nākošā daļa šajā jakā būs šāda te Alizē Cotton Gold dzija un pelēka krāsas Klipan saules dzija tiks pievienota. Un šī te trešā daļa jau būs tieši šī pati dzija. Tiks savienot kopā šis te vilnas Klipan saules dzija ar šo te Cotton Soft dziju. Un tāda taps man tātad otrā vīru jaka. Neveiksme pie pirmās jakas absolūti nav man nobiedējusi, jā, es tāpat turpināšu adīt, bet tikai, kā jau teicu, šeit būs cita šī te piegriezne konstrukcija. Šūtās piedurknes jau būs. Tā, tas šodien par adīto vīru jaku. Nākošajā video es jau stāstīšu un parādīšu savu adīto kardigānu, kuru es adu no dažādas krāsas dzijām arī. Jā, paldies, jā, noskatījāties un tiekamies jau kādu citu reizi.